Es sākšu ar pašu galveno. Kas ir tas faktors, kas ietekmēs mūsu pensiju nākotni visvairāk? Un tā ir strādājošo un pensionāru proporcija. Ja šobrīd Latvija ir nedaudz vairāk kā 400,000 pensionāri, un tad ir apmēram 900,000 strādājoši. Tad uz vienu pensionāru šobrīd ir 2 strādājoši. Tas nav daudz, bet tas vismaz kaut kas. Ja mēs runājam par prognozēm nākotni, kas varētu notikt pēc 25, 30 gadiem Latvijā, tad visdrīzāk būs apmēram 600-700,000 strādājoši un tikpat daudz pensionāri. Tad uz vienu pensionāru paliks tikai viens strādājošais. Un līdz ar to mēs nevaram cerēt uz lielu valsts pensiju. Un tad atgriežoties pie jautājuma, kā darbojas Latvijas valsts pensiju sistēma, tad pensiju sistēma sastāv no 3 līmeņiem. Tad pirmais līmenis ir tā saucamais solidārais līmenis. Šī brīža strādājošie maksā nodokļus, lai šī brīža pensionāri varētu saņemt pensijas. Un pirmajā līmenī arī aiziet 50% no sociālās apdrošināšanas iemaksām, un tur ir vislielākā nauda. Otrais līmenis jau ir individuāls, un tajā nākamgad tiks iemaksāt tikai 5% no mūsu algām, un ar to noteikti nepietiks. Un tad trešais līmenis ir pavisam brīvprātīgs, un jāsaka tā, ka trešajā līmenī ir iesaistījušies tikai nepilni 300,000 Latvijas iedzīvotāji, un viņš ir salīdzinoši neliels, no apmēram 1/10 daļa no pensiju otrā līmeņa. Sākumā plāns bija, ka pensiju pirmajā līmenī tiek iemaksāt 10% no algas, pensiju otrajā līmenī vēl 10% no algas. Tad kopā pensiju apdrošināšanai aiziet 20% no algas. Bet dažādu notikumu rezultātā mēs nonācam pie situācijas, kad pensiju pirmajā līmenī tiek iemaksāti 14%, un tad pensiju otrajā līmenī 6% no algas. Kas jau ir diezgan liels kompromiss, kas nav īsti izdevīgs ilgtermiņa krājējiem, jo tad, kad mums vajadzēs saņemt pensijas, mūsu pensiju otrais līmenis būs daudz mazāks, nekā viņiem vajadzētu būt. Mūsu politiķu pēdējais lēmums samazināt iemaksas pensiju otrajā līmenī no 6%, kas jau ir mazāka likme, uz 5%, novedis pie tā, ka pensiju otrais līmenis ilgtermiņā būs vēl mazāks. Un tajā brīdī, kad mums vajadzēs saņemt pensijas, tur būs vienkārši mazāk naudas, un loģiski tas mums ietekmēs negatīvi. Jā, tad cilvēkiem, kuri vēl nav sasnieguši 50 gadu vecumu, es iesaku vienu ļoti svarīgu lietu. Tad akciju tirgus ir tavs draugs. Visu naudu maksimāli cenšamies ieguldīt akciju tirgos, gan pensiju otro līmeni, gan pensiju trešo līmeni, gan arī citus privātus uzkrājumus. Kādēļ tieši akciju tirgū? Tad uzņēmuma akcijas līdz šim ir bijušas krietni ienesīgākas par citiem investīciju veidiem. Protams, ienesīgumu finanšu tirgos garantēt nevar, bet akciju tirgus līdz šim ir spējis nodrošināt labus rezultātus. Un tie rezultāti ne tikai pārsniedz inflāciju, bet arī pārsniedz citu investīciju ienesīgumu. Un ieguldot naudu ilgtermiņa akciju tirgū, tad klienti var rēķināties ar vidēju ienesīgumu apmēram 10% gadā. Tad tajā brīdī, kad jau pamazām sāk tuvoties pensionēšanas vecums, cilvēkam būtu jāsāk domāt par to, ka kaut kādu daļu naudas jau vajadzētu sākt ieguldīt mazāk riskantos investīciju veidos, tad arvien vairāk pievēršoties tādiem sabalansētiem plāniem vai pat konservatīvākiem plāniem, kas daudz mazāk iegulda naudu uzņēmuma akcijas vai arī neiegulda uzņēmuma akcijas vispār. Mani pirmie soļi bija ne visi pārliecinoši. Savu pensiju trešlīmeņa kontu es gan atvēru 25 gadu vecumā, bet es veicu regulāras iemaksas, bet ļoti nelielas. Tie bija kaut kādi 10-20 eiro mēnesi un nekādu pietiekami lielu pensijas kapitālu šāda veida uzkrāt nevar, tad es to sapratu. Un tad reiz gadā es veicu tādu lielāku iemaksu, lai maksimāli izmantot nodokļu atvieglojumus, jo par iemaksām pensiju trešajā līmenī pienākas ļoti labu nodokļu atvieglojumi. Un tos es arī iesaku izmantot. Jo vairāk, jo labāk. Protams, kad ne visi var atļauties novirzīt trešajā līmenī līdz pat 10% no saviem ienākumiem, bet tas būtu optimāli. Un arī par iemaksām, kas nepārsniedz 10% no bruto darba samaksas, valsts nodrošina nodokļu atvieglojumus, kas ir pietiekami stimulējoši. Jā, mūsdienās pastāv ļoti dažādi pensiju kalkulātori, daži no tiem sniedz ļoti tādas optimistiskas prognozes, daži varbūt tādi skeptiskāki. Svarīgi tad saprast un rēķināties ar vienu ļoti svarīgu tendenci, ka mēs dzīvosim arvien ilgāk, visdrīzāk strādāsim arvien ilgāk. Tad viena lieta, ko mums pasaka kalkulators,
Un cita lieta, ka visdrīzāk pēc 25, 30 gadiem Latvijā tad uz vienu pensionāru būs tikai viens strādājošais. Un tas viens strādājošais nevarēs vienam pensionāram izmaksāt ļoti lielu pensiju. Un, savukārt, ja mēs runājam par pensiju otro līmeni, kas jau ir individuāls, tad tajā, sākot ar nākamu gadu, tiks iemaksāt tikai 5% brutto algas, tas nebūs pietiekami liels. Un līdz ar to, tad runājot par valsts pensiju, mēs varam droši vien rēķināties ar kādiem 20 līdz 30% no pirmspensijas vecuma ienākumiem. Tad apmēram trešdaļa no mūsu pirmspensijas vecuma ienākumiem. Un tas galīgi nav daudz. Tad, ja mēs gribam tikt vismaz pie 50%, pie puses no pirmspensijas vecuma ienākuma, pat pie lielākas naudas, tad mums ir jāveido papildus uzkrājumi. Viens risinājums ir pensiju trešais līmenis, pieņemsim, tajā var novirzīt līdz pat 10% no saviem ienākumiem. Tad mēs vecumdienas varam pacelt to saucamo atvietojamības koeficientu līdz pat 45–50% no pirmspensijas vecuma ienākumiem. Bet lielākoties, lai mēs varētu saglabāt tādu pienācīgu dzīves kvalitāti, dzīvesveidu, vecumdienas mums ir vajadzīgi apmēram 70% pirmspensijas vecuma ienākumi. Tad prasās vēl uzkrājumi. Tāpēc būtu jāuzkrāj pēc iespējas vairāk, tikai ar iesaistīšanos pensiju trešajā līmenī nepietiks. Un tad jāveido arī citu uzkrājumi. Vai arī, ja citu uzkrājumi netiek veidot, jo ne visi var atļauties veidot citus uzkrājumus, tad, diemžēl, paliek vēl viens variants, tad pensionējoties, turpināt strādāt nepilnu slodzi. Jā, laba ziņa ir tā, ka aprēķināt ir ļoti vienkārši. Tā sliktā ziņa, jeb otra ziņa ir tā, ka tas ka būs jāveido pietiekami liela papildus uzkrājumi. Tad pirmkārt būs jāiesaistās trešajā līmenī un regulāri jāiegulda līdz pat 10% no saviem ienākumiem. Un otrs ir jāveido vēl papildus uzkrājumi no apmēram 15% apmēra no saviem tekošiem ienākumiem šobrīd. Un tad vecumdienas mēs varētu tikt pie apmēram 70% no pirmspensijas vecuma ienākumiem. Esmu investīciju jomas entuziasts, es cenšos izmantot arī dažādas inovācijas, un līdz ar to man ir arī diezgan plašs investīciju portfels. Es noteikti iesaku izmantot arī ieguldījumus tā saucamajos biržas fondos, jeb ETF-os. Tad tie ir ļoti izdevīgi investīciju risinājumi, kas ir pieejami ļoti plašam klientu lokam. Es noteikti tādiem ļoti konservatīviem cilvēkiem vai cilvēkiem, kuriem jau tuvojas pensionēšanas vecums, iesaku izmantot tādus drošus ieguldījumu veidus kā krājobligācijas. Protams, ka mūsdienās vienmēr var skatīties arī uz kaut kādām ļoti tādām mūsdienīgām investīciju iespējām, kas, pieņemsim, ir tas pašas obligācijas Baltijas fondu biržā vai arī uz citiem finanšu instrumentiem. Jā, es varu šodien esmu tāds nedaudz amerikānisks un visu laiku saku, ka akciju tirgus ir tavs draugs, bet runāt par investīcijiem akciju tirgu ir ļoti svarīgi paturēt prātā to, ka tas sniedz ne tikai peļņas iespējas, bet tur ir, zinām, riski. Proti, šī kapitāla vērtība svārstīsies gan uz augšu, gan uz leju, un tas ir jāpieņem, tas ir normāli. Tāpat, ka par draudzības patiesumu mēs varam pārliecināties tikai ilgtermiņā, arī investīcijas akciju tirgos ir jāvērtē 10, 20 vai 30 gadu periodā, jo īstermiņā var būt gan superlaba rezultāti, gan arī ļoti vāji rezultāti. Jā, ne jau par velti ir tas teiciens, ka akciju tirgus ir tavs draugs. Ja mēs runājam par ienesīguma un riska proporciju, tad tieši ieguldījumu uzņēmuma akcijas arī var nodrošināt labāku rezultātu. Nekustamais īpašums ir labs ar to, ka tie ir stabili ieguldījumi ar tādu prognozējumu atdevi, bet parasti tā atdeve ir zemāka nekā akciju tirgus atdeve. Risks, protams, arī ir zemāks, bet ja mēs runājam par tādu naudas uzkrāšanu ilgāka laika perioda, kas ir 20–30 gadi, tad tomēr risks ieguldīt naudu akcijās atmaksājas, un tad nekustamiem īpašumiem es droši vien, ka došu priekšroku tuvāk tam brīdim, kad es plānošu pensionēties, vai arī pat tajā brīdī, kad es pensionēšos, tad droši vien es labprāt kaut kādu lielu daļu savu portfeļa izvietot tieši nekustamajos īpašumos. Obligāti izdarīt 3 lietas. Lieta numur 1. Pārliecinies, ka tev ir izvēlēts vecuma atbilstoši pensiju otrā līmeņa plāns. Lieta numur 2. Papildini savu pensiju trešā līmeņa kontu. Un arī pārliecinies par to, ka arī tur tev ir izvēlēts vecuma atbilstošs pensiju plāns. Un lieta numur 3. Padomā, kur vēl tu vari ieguldīt papildus naudu. Vai tie ir ieguldījuma fondi, biržas fondi, Baltijas uzņēmuma akcijas vai obligācijas. Tas jau būs
atkarīgs no tevis. Runājot par pensiju pirmo un pensiju otro līmeni, es gribētu atgādināt vienu ļoti būtisku niansi. Tad sākotnēji, kad Latvijas pensiju sistēma tika atzīta par vienu no labākajām pasaulē, tas plānotais sadalījums starp iemaksām pensiju pirmajā līmenī un otrajā līmenī bija sekojoši 10% no brutto algas pirmajā līmenī un tad atlikušie 10% no brutto algas otrajā līmenī. Dažādu notikumu rezultātā mēs nonācām pie esoša sadalījuma, kad pirmajā līmenī tiek iemaksāti 14% no brutto algas un tad otrajā līmenī tikai 6%. Tad te mēs jau varam novērot tādu diezgan lielu disproporciju salīdzinājumā ar sākotnēju piedāvājumu. Nu, lūk, var šķist, ka 1% samazinājums pensiju otrajā līmenī nav būtisks, bet padomājiet, ja šobrīd iemaksu likme ir 6% un tad tā tiek samazināta līdz 5%, tad samazinājums ir 1% no 6%. Tā ir 1/6 daļa. Faktiski te ir 17%. Tas ir ļoti daudz. Un no savas personīgas pieredzes varu pateikt, bieži vien, kad mēs sēžam vienkārši draugu lokā, visi ir pārliecināti, ka viņam ir pensiju otrais līmenis, ka tas strādā viņu labā, pelna labus procentus. Patiesībā nevienmēr tā ir. Katram otrajam Latvijas iedzīvotājam ar vecumu neatbilstošs pensiju plāns, parasti parakonservatīvs, tad viņš nav pietiekami ienesīgs. Bet noskaidrot, kas ir pensiju plāns, ir ļoti, ļoti vienkārši, un mainīt pensiju plānu arī ir ļoti vienkārši. Un vārds pensija, īpaši pie mums Latvijā, dažreiz neasociējas ne ar ko labu, jo mēs ļoti labi zinām, ka tas pensijas, ko mēs maksājam šī brīža pensionāriem, bieži vien nav pietiekams, lai būtu pārtikušas vecumdienas. Bet tajā pašā laikā tas, ko mēs redzam, ka samazinoties strādājušu skaitam un pieaugot pensionāru skaitam nākotnē, mums nav pamata domāt, ka pensijas, kas tiks maksātas nākotnē, būs relatīvi daudz lielākas nekā tas pensijas, ko saņem šobrīd pensionāri Latvijā. Nu, lūk, un tagad padomājam, kas notiks tad, kad Latvijā uz vienu strādājošu būs viens pensionārs. Vai mēs saņemsim lielākas pensijas nekā šobrīd saņem pensionāri? Noteikti nē.